Par godu Latvijas armijas 105. gadadienai 10. jūlijā notika vairāki pasākumi – Zaļumbāla esplanādē, militāros tehnikas izstāde, kā arī dažādi informatīvi stendi. Jūlijā sākās nākamais valsts aizsardzības dienesta iesaukums. Karavīri dienēs Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē, un šis būs jau otrais iesaukums, kas tiks īstenots militārajā bāzē Ādeži. Par vadu vairāk var uzzināt Esmu karavīrs video sērijās Valsts aizsardzības dienests no A līdz Z. Jūlijā notika Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandiera maiņa. Amatā stājās pulkvedis Džims Smits, nomainot līdzinējo komandieru pulkvedi Vinsu Kirsteinu, kurš ir saņēmis arī Latvijas valsts apbalvojumu – Viestura ordeni. Sniedzot atbalstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un pašvaldību komunālo dienestu darbiniekiem, jūlija vētras seku novēršanā aktīvi iesaistījās arī Nacionālajie bruņotie spēki, gan profesionālā dienesta karavīri, gan zemessargi.